Labvakar! Jūs klausāties CCB ziņas. Studijā Inese Korvene ar karstākiem jaunumiem. Īsi ieskats par aktualitātēm. Zemestrīcē Nepālā, kas notiks 25. aprīlī, bojā gājuši vairāk nekā 7500 cilvēku. Princim Viljamam un Ketrinai piedzimusi meita, kur vecāki nodevējuši par Šarlotu Elizabeti Diānu. Avantūristam Kārlim izdevies iekļūt Ginesa rekordu grāmatā kā pirmajam cilvēkam uz Marsa. Afganistānā sola nebijuši opija magoņu ražu. Pētnieki rada mākslīgos muskuļus, izmantojot cīpolus. Par šiem un citiem jaunumiem turpinājumā. Pirms 6 gadiem avantūrists Kārlis izdomāja izdarīt ko nebijušu – doties kosmosā tālāk par mēnesi. Lūk, kā tas sākās. Labdien, nasas cilvēki! Man ir vēlme doties uz 4 Saules sistēmas planētām – Merkuru, Venēru, Saturnu un Marsu. Vai jūs palīdzēsiet man to izdarīt? Tu, draugs, esi drusku sasapņojies. Mums būs tevi jāiepazīstina ar dažiem faktiem. Merkurs ir tuvākā planēta Saulei un mazākā Saules sistēmā. Ap Sauli tas apriņķo 88 dienās, bet ap savu asi 58. Merkura virsma ir līdzīga Mēness virsmai, taču aizlidošana un nolaišanās uz tā ir tik sarežģīta, ka uz planētas ir bijuši tikai 2 zondes. Savukārt ar kosmosa kuģi un cilvēkiem tajā vispār neiespējami doties uz Merkuru, vismaz ar līdzinājām tehnoloģijām. Iemesli tam ir vairāki. Pirmkārt, tā kā Merkurs atrodas tikai 60 miljonu kilometru attālumā no Saules, kosmosa kuģim vajadzētu nenormāli lielu daudzumu enerģijas, lai pārvarētu Saules spēcīgo gravitācijas spēku. Otrkārt, tuvojoties Saulei, potenciālā enerģija pārvēršas kinētiskajā, patērējot lielu degvielas daudzumu tam vien, lai strauji palidotu garām Merkuram. Treškārt, Merkurs rotē ap savu asi ar ātrumu 48 km/h, kamēr Zeme ar ātrumu tikai 30 km/h. Šī iemesla dēļ kuģim būtu jāveic neiedomājama ātruma maiņa, lai ielidotu Hohmana pārvietošanas orbītā, kas atrodas blakus Merkuram, bet pēc tam vēl vairāk degvielas jāpatērē, lai iekļūtu satelīta orbītā. Un Saules gravitācija arī padara grūti iekļūšanu šajā orbītā. Lai droši nosēstos vai ieietu stabilā orbītā, kuģim vajadzētu pilnībā paļauties uz kuģa motoru. Beigu beigās ceļojumam uz Merkuru vajag vairāk degvielas nekā lai izbrauktu ārpus Saules sistēmai. Venēra atrodas daudz tuvāk Zemei nekā Merkurs un pat tiek dēvēta par Zemes dvīni, tomēr nolaišanās uz tās ir tikpat neiespējama. Venērai ir līdzīgs gravitācijas spēks kā Zemei, bet spiediens uz tās ir 100 reižu lielāks, tāpēc cilvēks vienkārši tiktu saspiests. Turklāt Venēras biezā atmosfēra sastāv no indīgām gāzēm, un uz Venēras mēdz līdz sērskābes lietus, kas sāstu mūsu skafandrus. Temperatūra uz planētas ir vēl augstāka nekā uz Merkura, tāpēc vajadzētu atrast materiālu, kas ne tikai iztur superaugstas temperatūras, bet arī nebūtu trausls. Saturns ir 6. planēta no Saules. Vidējā temperatūra uz tā ir -178 grādi pēc Celsija. Saturna augšējos slāņos vējš var sasniegt ātrumu līdz pat 500 metriem sekundē. Saturns ir gāzveidīga planēta, kas pārsvarā sastāv no ūdeņraža un hēlija, tomēr planētas dzīvēs ir šķidra un metāliska ūdeņraža un hēlija slānis. Tomēr arī tur tu, Kārli, nevarētu nokļūt, vai, pat ja nokļūtu, noteikti nevarētu izlidot ārā, jo Saturna gravitācijas ietekmē kuģis tiktu ievelkts aizvien dziļāk centrā, līdz visbeidzot tiktu saspiests kā puķa dobē. Teorētiski, protams, ja tu dotos šādā ceļojumā, tu nobrauktu aptuveni 4 miljardus kilometru, jeb 27 astronomiskās vienības, no kurām 154 miljoni kilometru būtu aizbraucot uz Merkuru un atpakaļ, lai uzpildītu degvielu, 522 miljoni kilometru uz Venēru un atpakaļ, 910 miljoni kilometru uz Marsu un atpakaļ un 2400 miljoni kilometru uz Saturnu un atpakaļ. Tas ir tik daudz, ka tu paspētu nosvirmot par to laiku, ko pavadītu ceļā. Un tas ir bez uzkavēšanās uz planētām, lai tās apskatītu un izpētītu. Vienīgā planēta, uz kuras tu tiešām varētu nokļūt, ir Mars, bet arī tas būs grūti. Tev līdzi noteikti dosies 5 speciālisti, kuri palīdzēs un iemūžinās ceļojumu. Tev arī noteikti vajadzēs trenēties un iziet visādus pārbaudījumus. Gatavošanās ilgs vairāk nekā 5 gadus. Tas ir nieks, ja braukšu uz Marsu. Labi, tad sāksim gatavoties. Pārgalvīgā ideja nu ir īstenojusies, tāpēc aicinu pievērsties video, kur Kārlis un viņa komanda tūlīt nolaidīsies uz Marsa virsmas. Kā jau redzējāt video, Kārlim bija melns skafandrs un skābekļa balons, lai nenosaltu un varētu paelpot. Viņš arī izvietoja zondes, kas uzņems bildes pēc tam, kad Kārlis būs atstājis planētu.
Komanda uz Marsu ceļoja ar kosmosa kuģi Orion. Bildē var redzēt tā galvenā sastāvdaļas. Tā diametrs ir aptuveni 5 metri, augstums 3,5 metri, bet masa vairāk nekā 21 tonna. NASA's Marsa raķetes 2 masīvie balsti pēc pacelšanās izdega 2 minūšu laikā, bet 10 minūtes pēc Oriona izlidošanas no Zemes gravitācijas spēka ietekmes zonas tie atdalījās. Kā degviela tika izmantot iepriekš laboratorijā īpašās tvertnē sagatavotas šķidra skābekļa un ūdeņraža ķīmiskā reakcija, kuras laikā izdalās nepieciešamā enerģija. Kuģu būvniecībā svarīgākie izmantotie materiāli bija atjaunojams keramikas flīzes, kas veidotas no silīcija dioksīda un spēj izturēt augstas temperatūras, šķiedrēns, ugunsizturīgs un izolējošas flīzes, kas veidotas no alumīnija, borosilikāta, stikla un citiem materiāliem un ir izturīgs, viegls un neplīstošs, kā arī titāna sakausējumi, kas ir cieti, ļoti izturīgi un viegli. Bet CCB ziņu beigās pats Kārls sniegs pirmos iespējas par visumu un Marsu un to, kā 6 gadu laikā mainījusies viņa dzīve. Esmu tik priecīgs par šo notikumu, un brīži, ko pavadīju uz Marsu un kosmosā, bijuši no labākajiem manā dzīvē. Pirms ceļojuma biju tikai inženieris parastā autoservisā, bet nu esmu slavenība. Tas ir brīnišķīgi. Tikai gatavošanās bija ilga un sarežģīta. Mūsu 6 cilvēku komandas izdzīvošanai vajadzēja aptuveni 1361 tonu degvielas, ēdiena, ūdens, aprīkuma un citu mantu, bet, lai to visu uzceltu satelīta orbītā, raķetēm vajadzēja 55 reizes pacelties augšā, un tas prasīja laiku. Bet rezultāts atsvēra visu, un nu mēs laimīgi lidojam mājās. Tiksimies uz planētas Zeme! Ziņu laiks tuvojas izskaņai, bet palieciet pie ekrāna, lai redzētu romantisko komēdiju Bingo Bongo.